Vai jūs pamanījāt, mums Latvijā ir tāda tradīcija, tad, kad mums vajag palīdzēt kādai citai valstī, mēs esam gatavi palikt vispār bez biksēm. Visu pēdējo atdosim, kredītā vēl naudu paņemsim, vienas dienas laikā nogrozīsim kādus vajag likumus, lai steidzam to palīdzību piešķirt. Tas ir ok, ļoti cēli. Bet tad, kad mums vajag sniegt palīdzību mūsu pašiem līdzcilvēkiem, tad te sākās: oi, nu te likums šo atļauj, oi, te likums šo neatļauj, oi, mums te budžets, mums te tāds budžets, šitāds budžets un tā tālāk. Es tikko paskatījos diezgan skandalozu interviju ar Prēļu sieras vadītāju un īpašnieku, kur viņš pateica tādus vārdus. Kā sadales tīkliem, paņemam kaut vai Prēļu novadu, ir viena avārijas brigāde, mazuļčiks ar kāpnēm un hilksu. Ko viņš var šī situācijā izdarīt? Par cik tas notika no sestdienas uz svētdienu? Tas skaidrs, viņu svētdien jau neviens nevarēja sameklēt. Īstenībā kaut kādi reālie darbi sākās tikai pirmdien. Tātad piena uzņēmums 2, iespējams vairāk dienas ir sēdējis bez elektrības, piena pārstrādes uzņēmums. Vai jūs zinājāt, ka ir tāds civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums? Tas ir likums, kas uzliek valsts pārvaldei noteiktus pienākumus, kas viņiem jādara katastrofu un arī pirms tādu katastrofu gadījumā. Un tur ir tādi panti, palasīsim dažus no tiem. Civilās aizsardzības sistēmas uzdevumi ir šādi: nodrošināt cilvēku, vides un īpašuma drošība. Bez komentāriem. Pēc iespējas nodrošināt sabiedrībai minimāli nepieciešamās pamatvajadzības. Pamatvajadzības ir tai skaitā elektrības nodrošinājums. Katastrofas vai katastrofas draudu gadījumā. Kas mums par to elektropārvadu valstī ir atbildīgs? Latvenergo vai tur sadales tīkls? Cik bija Latvenergo peļņa pagājušā gadā? 190 miljoni. Cik bija sadales tīkla peļņa pagājušā gadā? 35 miljoni. Vai tas nav šo uzņēmumu tiešie pienākumi? Kā šie uzņēmumi ir tikuši ar šo te pamatvajadzību nodrošināšanu katastrofu gadījumā? Bet ir vēl punkti šajā likumā. Saulaicīgi prognozēt katastrofas draudus un plāno saulaicīgi veikt preventīvos pasākumus. Mums tāds krīžu vadības centrs valstī, un mums tur tāds viens vadītājs, nesaušu kā viņu sauc, un kurš iedeva interviju, kuras tas intervijas galvenā tas leitmotīvs ir to, ka jūs vispār paši esat vainīgi pie visa, ka jūs nenopirkāt ģenerators, ka jūs tur nenopirkāt kaut kādus bateriju, radio, jūs vēl kaut ko neizdarījāt. Bet tad jautājums, par ko mēs tad valstī maksājam nodokļus, pa kuriem šāds te krīžu vadības centrs, kuram? Vai tad tas nav šī centra pienākumi, piemēram, saulaicīgi prognozēt katastrofas draudus, plānot un saulaicīgi veikt preventīvos pasākumus, kaut kādu ģeneratoru iegādi? Mums bija ļoti daudz ģeneratoru, es atceros, un uz kurien viņi aizbrauca, ko mēs dabūjām vietā, lai mums ir nopirkti jauni ģeneratori. Kas parasti notiek ar darbinieku, kurš slikti pilda savus pienākumus?